Mēs sāksim ar papļāpāšanu, lai mēs visu kaut ko uzzinātu. Tā nebūs tikai lekcija. Lekcija būs ar, es saku, ar taustīšanu un skatīšanos, jo ļoti daudz no tām lietām, par ko es jums stāstīšu, būs aptaustāms dzīvējā, jo mums kā rokdarbiniekiem visiem ir jūtīgi pirkstiņi. Mēs varbūt atšķiram šīs matērijas pat labāk ne tīri teorētiski, bet aptaustot ar rokām. Bet, jā, par šī projektu vispār kopumā šī man mazliet dziļāka interese par vilnu ir uzaugusi no visu laiku darboties ar rokdarbiem. Projektu kādu tādu apzinātu konkrētu informācijas vākšanu, viņš sācies vairāk kā pirms 10 gadiem. Iespējams, kāds no šo materiālu redzējis, kāds arī šo daļu no šīs prezentācijas redzējis, bet šis materiāls visu laiku papildinās, kolekcija visu laiku auga lielāka, dažādība paliek arvien lielāka. Zināšanas arī paliek vairāk, un tad ir tas viens laimīgais brīdis dzīvē, ka tev liekas, ka tu visu zini un kaut ko saproti. Nē, tagad tu saproti, ka vēl tu esi pašā ceļa sākumā, ka vēl ir ļoti, ļoti, ļoti daudz ko uzzināt. Jā, un tad es jums iesākumā pastāstīšu mazliet par to teorētisko pusi, kas mums ir kaut kā paslīdējis ļoti daudziem garām, un kas ļoti palīdz saprast, kas ir tas materiāls, ko tu turi rokā, kas tev ir jāliek aiz auss, ka tu gribi tiešām labu rezultātu, nevis tā kā sanāca, bet tā kā tu gribi, lai tas būtu tāds iznākums, tas, ko tu esi ieplānojis, nevis kaut kāds gadījuma raksturs. Diezgan liela uzsvers būs uz vēsturisko pusi, par to, kā mēs līdz tam esam nokļuvuši, solīti pa solītim, kā mēs esam nokļuvuši līdz šitām baltajām maitām no tām melnajām maitām. Diezgan daudz par to stāstīšu. Jā, un tad visu pamats, kas man ļoti daudz ko palīdzēja un saprast un visā tajā atšķirt un nošķirt un izvēlēties un tam līdzīgi, ir pavisam vienkārši lieta, vilnas uzbūve. It kā jau mēs visu šo te ļoti vienkāršo bildīti esam redzējuši, kaut kur jau noteikti esam redzējuši, kaut vai uz šampūna reklāmas, jā, kur ir mačs čērsgriezumā uzzīmēts. Un tas aitas vilnas mata unikālā uzbūve, viņa ir patiesībā arī atslēga, kas nosaka visas šīs vilnas īpašības. Un, ja tu atmaz saproti, kā tas darbojās, ko katra no šīm daļām dara, tad tas ir tas, kas tev ļoti daudz ko palīdzēs. Un tas viss, kas tad tāpatās kā mūsu matam tajā šampūna reklāmā, kas visi noteikti ir dzirdējuši, ka pa virspusi ir šīs zviņas, kad ir šī te garoziņa, ir šīs te čiekuriņš, kas ir pa virsu. It kā jau ļoti vienkārši, bet izrādās, ka dažādām maitām šīs čiekuriņš, šīs čiekuras zviņas, raksti un veidojumi, ka viņas ir ārkārtīgi dažādas. Šai zviņai ir ļoti liela nozīme, lai mats turētos kopā. Tas ir tas pats, ar kā mēs ar savus matus mēģinam sačubināt, lai viņi būtu gludi, taisni un smuki. Ja šī zviņa turās, šis zviņojums ir bez bojājumiem, ja viņš turās kopā, tad mats ir stiprs, vesels un viņam klājās ļoti labi. Tas, kas tur iekšā, saglabājās ļoti labi. Bet šīs zviņas ir no dabas ļoti viltīgi iekārtotas, viņas māk atvērties un viņas māk aizvērties. Tāpat kā čiekurs, slapi čiekuru ienesam no meža istabā, pēc pusstundas hops, viņš jau ir atvēries vaļā. Tieši tāda paša brīnuma notiekās ar vilnu, mēs gan viņas uz acis to, protams, neredzam, bet šīs zviņas, viņas var elpot, viņas var vērties, viņas var pierunāt atvērties. Tas ir tas process, ko mēs darām pie filcēšanas. Tas ir tas, kas gadās, ja mēs iegrūžam pārāk karstā veļas mašīnā vilnas zeķītes, kuras pēc tam sanāk zīdaiņi izmēri, tas ir tieši tas pats princips. Šīs zviņas māk atvērties, viņas māk aizvērties. Tas viss vēl mazliet viltīgāk, jo daba ir parūpējusies, lai viņas būtu ne tikai aizvēršās, lai viņas būtu arī aizlīmētas. Starp šīm zviņu maliņām ir iekšā gan lanolīnas, gan visādi tauki. Tur pieķep arī viss kaut kas, tas, kas mums nesevišķi patīk. Tur visādi sviedri. Tur pie šiem sviedriem un lanolīniem pielipinās visi čuži, gruži, mēsliņi un viss pārējais. Tas ir tas, kāpēc vilna ir lipīga. Bet, mamma daba ir izdomājusi, ka šī ārējā čaumala ir tā, kas satur kopā šo matu, jo matam iekšā ir tā otra ļoti svarīgā daļa, tas te iekšā šī tādas tā kā tāds. Esiet kādreiz pārlauzuši doni vai vismaz redzējuši papirusu, tad donim iekšā ir tādas tievas garas, gandrīz tukšas čaganas tādas strēmelītes iekšā. Liekas, ka viņš tur tāds nekāds. Katram šitam matam iekšā arī ir šī te iekšējā korķa kārta. Man patīk šis tulkojums par to korķa kārtu. Šitā kārta ir tas, ar ko mēs reāli strādājam. Tas ir tās, pie kuras mēs cenšamies tikt klāt, ka mēs mēģinam dzīvi nokrāsot. Tas ir tas, kas krāsojās, kas ņem pretī mitrumu, kas spēj absorbēt mitrumu, jo milna ir spējīga absorbēt
ļoti lielu daudz mitrumu. Tas nepaliek ne garozā, ne serdē, tas paliekās viss šajā te švamītē. Šie švamīti ir tas tā vilnas sastāvdaļa, ar kuru mēs visvairāk spējam operēt. Protams, mēs varam izmācīties visādīgi arī šo garozu, šo zviņas atvērt, aizvērt, sagludināt, piegludināt, kā tas mēdz notikties. Bet tās visas, kas attiecās uz krāsošanu un tam līdzīgām lietām, žāvēšanām, viss tas attieksies uz šo te iekšā. Un mamma daba par to arī rūpējās, lai būtu apkārt šīs zvīņas un garoza, un tad, kad tā saites lops iziet slapjā pļavā, ja tur pavada, precīzāk sakot, visu vasaru, tad šīs garoza aizvarās ciet, un šī te iekšējā švamīte ir tā, kur nesamirkst, un tas, kuru viņi pielāgojās apkārtējiem apstākļiem, un tam dzīvniekam tur iekšā ir labi. Bet mamma daba bijusi vēl mazliet gudrāka, un diezgan daudzām aitu šķirnēm vilnas matā ir iekšā arī pats viducītis. Viņš nav gluži tukši caurlīti, tā kā es viņu te esmu uzzīmējis, tur arī ir tādas čaganas šūnas iekšā. Dažos gadījumos viņš arī ir pilnīgi tukšs. Nu, un šī sērde ir tāda īpatnība, kas ir raksturīga tieši rupvilnas aitām. Es jums tālāk par tām aitām stāstīšu, nu, tad es jums rādīšu, kāda ir atšķirība. Mēs dzīvē visu to esam pamēģinājuši, izmēģinājuši. Bet nu, šis ir tā, lai jūs saprastu, šie ir tie pamatjēdzieni, lai jūs saprastu, ko es jums tālāk stāstīšu, no kā tā vilna sastāv. Vilnas matiņi nepavisam tā aitai nav vienādi, kas ir arī tāda lieta, kas mums piemirstās. Lai tā saprašana būtu lielāka, es jums, droši vien, ka tu varētu palaist šito te pušķi apkārt. Es jums visu laiku kaut ko došu paskatīties. Šī ir tipiski rupvilnas aitas šķipsna, kur var ļoti labi redzēt. Ir rupjie garajā kotmati, tie, kas šajā stāstā ir pieminēti apakšējā, un ir mazā smukā pūkainā pavilna, gaiša pelēkā krāsā. Tur labi atšķirās krāsa. Nu, un tagad padod apkārt šito te. Šitie ir tipiski pārējais matiņi. Tā ir Latvijas tumšgāla vētiņa. Tad, kad mēs izvēlamies vilnu un gribam no viņas kaut ko panākt, tad saprast šo atšķirību ir ārkārtīgi būtiski. Kaut ko mēs ar laiku ietrenojamies, ka mēs pačamdam, šitas labi velsies, šitā ir laba vilna. Bet tas ir tādas, mēs, protams, satrenējamies uz laiku, mūsu rokas kļūst ļoti jūtīgas un ropdarbniekiem ir šī milzīgā priekšrocība. Bet varbūt labāk ir no sākuma mazliet nojaust, kādu aitu tu izvēlies un kāds būs no tā visa rezultāts. Jā, lai saprastu, ar ko viņi atšķirās mazliet vairāk, tad es ieliku arī bildi. Šīs bildes ir diezgan senas, tas ir fragments no šīs pašas stāsta izstādes versija. Pašā malā, kur ir pavilna. Pavilna ir ne tikai Viņa ir tievāka, tā mazā gaiša pūkainā. Viņai vēl ir īpatnība, ka viņai ir šīs zvīņas viltīgi sakārtotas, tā kā tāda kārtīga gredzentiņi. Viņas nav pamīšas tā kā, teiksim, meglas vai priedas čiekurām, viņa veido gredzentiņus. Un šī mīkstā smalkā pavilna, tas ir ne tikai rupvilnas aitām apakšā, tas ir tas, kas ir, teiksim, smalkām merīnaitām mugurā, smalkvilnas aitām. Viņai viss kā žociņš ir faktiski no šādiem smalkiem glumiem matiņiem. Šiem matiņiem, protams, ir plusi, bet ir arī daži mīnusi. Viņiem nav iekšā serdes, viņiem nav šīs te amortizācijas. Un pretējā galā vispretējākais ir tas, kas ir attēlots kā akotmati, tie tumšie, kas jums tur aizklīt tajā paraudziņā apkārt. Šis tumšais asais mats, tur zvīņas ir izkārtotas tā kā čiekuriņam, diezgan neregulāras jāteic, un viņiem parasti ir arī iekšā tukša serde. Vēl pa vidu ir tā saucamie pārējais matiņi. Dabiski aitai viņi ir diezgan mazi, vismaz tām šķirnēm, kas ir tradicionāli dzīvojušas mūsu platumgrādos, bet viņas ir no pārējais matiem sastāv visas selekcionētās mūsdienu šķirnes. Šeit es varētu piebilst, ka aita ir diezgan viegli selekcionējams dzīvnieks, lai izveidot šķirni ir vajadzīgi apmēram 10 gadi, tā man aitkopības speciālisti ir stāstījuši. Tas padodās diezgan viegli un ņemot vērā, ka cilvēks ar aitu kopā ir ņēmies jau kaut kādu bronzas laikmeta gan, tad ir laika kaut šo to izveidot, to sev paprātam ir bijis pietiekami. Tā kā, jā. Vēl dažām aitu zartēm ir
tā saucamie mirušie mati. Tas ir apmēram tā kā, ka mums sāk sirmot mati, jā. Tad mēs redzam, ka tie sirmie mati ir ne tikai balti, viņi ir arī krunkaini, viņi ir resnāki, viņi ir savādāki, jā. Aitas sāk, cik tas jocīgi nebūtu, viņi sāk sirmot jau pirmajā dzīves gadā, un jo dzīvnieks paliek īpatnis vecāks, jo viņam ir vairāk šo te sirmo matu. Viņus sauc par mirušajiem, viņi nav plastiski, viņi ir cieti. Tā, tagad es jums palaidīšu apkārt paskatīties, kā tas izskatās pēc taustes. Jā, šie te garie akotmati tie ir. No sākuma viņš izaug tā kā akotmats, pēc tam viņš kļūst par tādu sausu serdīti. Materiāls ir ļoti efektīvs, ļoti iespaidīgs, no viņa var taisīt dažādus efektus, bet jāņem vērā, ka viņš ir trausls, jo, kā jūs redziet, tā čaumaliņa, tā svarīgā kutikula, kas korķika slānītis, kas piedod matam elastību, atsperi un dažādas visādas labas īpašības, šeit ir ļoti plāna, jo patiesībā tur ir tikai čaula, apkārtējā garoze un tā arī tukšais vidiņš. Tā kā starpība ir diezgan liela. Pie šīm te matiņu veidiem mēs atgriezīsimies vēl mazlietiņās. Tad, kad vilnu tu pērc, gādā, kur mēs viņu iegūstam, ir jāliek aiz auss, ka vilnai ir diezgan daudz kritēriju, kas ir svarīgi. Tā kā, teiksim, tu pērc kleitu, tu skaties, kādā krāsā viņa ir un no kāda dauduma viņi ir. Tas pats attiecās, uz galdu, jā. Tas pats attiecās arī uz vilnu, ka tur ir dažādi kritēriji. Kā pirmo šitien svarīgo es pieminēju garums. Tas garums, es jums teikšu, var būt diezgan ekstrēms. Ekstrēmākais, ko es esmu mērījis, ir 43 centimetri, ko esmu savās rokās, tiešām pati no aitas muguras nodabūjusi nost. Bet vilnai, lai tu viņu kvalitatīvi sastrādātu, nemaz nav jābūt ļoti, ļoti garai. Jā, tas vilnas garums iet virs kaut kādiem 12 centimetriem, kas ir reāls, normāls 1 gada pieaugums. Tas jau ir uz robežas, lai tu viņu varētu kvalitatīvi spēt ar vismaz tehnikām ar rokām sastrādāt. Tā ir robeža. Otra galējība ir tad, kad mēs mēģinām savērt kaut kādus citus zvērus, piemēram, trušus, suņus un tam līdzīgi, kur mums vilna ir vai dieviņi, vai patiesībā nekā. Liela problēma ir arī jēru vilna. Jēriem ir smuka, mīksta, pūkaina, jauka vilniņa, bet, diemžēl, viņa nereti ir ļoti maziņa. Un tas rezultāts, tu viņu savērpi, bet bēda ir tāda, ka viņa nāk ārā, droši vien ar tumšo dziju no pācis dzirnavām audējas vismaz ir saskārušās. Ziniet, kas notiekās? Dzija ir ļoti nestabila, viņa nav vienādīgs spriegums, viņa ir viegli trūkstoša. Tur nav vaina nekvalitatīvā darbā. Tur problēma ir izvēlētajā vilnā, jo gribās smuku krāsainu jēru, bet tam smukajam krāsainajam jēram, diemžēl, tā ir diezgan īsa. Jā, tad vēl nākošā svarīgā štēles smalkums. Tie ir tie paši mikroni, to mēra šajās te mikronu vienībās. Tas, atcerieties, ko es jums teicu, par cakot ir šīs pussmalku vilnas aitas, kuras visticamāk jūs satiksiet tuvumā, jo tās mūsdienās reāli ir visvairāk. Tas ir lielais nospiedošais vairākums. Un tad jūs atradīsiet, kad ir arī gotlandietes, kam ir vispār viens zīts mugurā un vēl dažādas interesantas šķirnes. Cilvēki, kas ar to vairāk strādā, ne tikai smalki izvēlās, bet arī speciāli audzina tādas. Tāda vēl svarīgā īpašība viļņojums. Daži mati, kā jūs redzēt, ir baigi taisni, tā kā tāda vispār šņora, pilnīga pātaga, un daži ir sīki, smalka krunkaini. Tur varētu to kasti, kur rakstīts gotlandietes, palaist apkārt, paskatīties. Tur ir stop, jā, šitās te. Tas ir gan Gotlandas jauktenis, bet viņai ir raksturīgi ļoti smalks viļņojums. Un to viļņojumu, lai viņai būtu šī te atspere vilnā iekšā, tā ir atkal tā vilnas smalkākā iekšējā uzbūve, un tur ir viltīgi sakārtotas šūnas tā, kad ir tādas un šitādas, un tas ir tas, kas viņam dabiski notur to atsperi iekšā. Aitei silti jauki, mēs jau zinām, ka ja mums ir kaut kas pufīgs, tad mums tajā pufīgajā ir ļoti labi iekšā, bet tas vairāk tā pie aitas bioloģijas.
Tad svarīgā īpašība stiprums un stiepjamība, tas ir īpašības, ja jūs paši gādājat vilnu, ziniet, es teikšu, paprovējiet, ko jūs ar viņu varat izdarīt. Tā ir ļoti liels, biežs vilnas defekts. Tad, kad jūs pērkat kaut kur materiālu, ja izvēlieties, tas pats tie, kas auž, to zina, kad ir dzīves, kas ir ajajai. Ļoti bieži tās ir sekas, kur ir kaut kas saekonomēts uz apstrādi, ja? Vai ķīmija, vai laiks, vai vilna nepareizi glabāta, kas ļoti bieži tiek grēkots, jo vilna ir dabisks produkts, viņš noārdās, tas ir tikai normāli tur. Un ja kaut kas ir saekonomēts, tad ļoti iespējams, ka šī vilna nebūs diezkas. Vēl to ietekmēs arī, protams, dažādi aitu labturības apstākļi, bet tos mazliet tālāk. Vēl vilnai bez stiepjamības tas, cik tu viņu var izstiept, mēs visi zinām, kad tu paņem rokā pavadienu, cik mums ir tā stiepjamība. Un tā fantastiskā īpašība, ka tā vilna aiziet atpakaļ. Dažādām aitu šķirnēm šis rādījums ir dažāds. Šo plaši izmanto tā, ka taisa audumus. Audumiem to izmanto dažādām viltībām, lai audums būtu forši krītošs, lai viņš nedeformētos, lai viņš neburzītos. Tur izmanto šīs te viltīgās īpašības. Un arī šo te elastību, šo spēju izstiepties un sarauties. Tas nav tā, ka es to vilnīti izstiepju, to viļņojumu izstiepju garumā, pēc tam palaižu apakaļ. Pats maci, viņš tev ir pilnīgi nostiepts, viņam ir šīs te elastības. Dažām šķirnēm tas ir vairāk raksturīgs un dažām mazāks. Vēl vienu brīnišķīgu stāstu par to, kāpēc vajadzētu pāriet pie aitas. Man tas likās diezgan svarīgi, ka tas ir tas, kas paliek aiz tevis. Tas ir noārdīšanās laiks, cik ilgi laiku dabā tas, kas paliek aiz tevis. Diezkas nav tā mūsu zeķubiksēm, vai ne, dāmas? Tas, diemžēl, tā tas ir. Aitas vilna ne tikai labi un ātri noārdās, aitas vilna ir pilna ar minerālu vielām un barības vielām un ļoti daudz vērtīgām lietām. Tas ir fantastisks mēslojums. Ja jums paliek pāri vilna, nemetiet viņu atkritumos, nemēģiniet viņu dedzināt, jo vilna ir tā īpašība, ka viņas pār tā baigi nedeg. Rociet viņu dārzā. Tas ir vienkārši brīnišķīgi. Tā pa krietnai šaujai zem katra tomātiņa. Gurķi jau griezdamies. Esmu pazīstama ar aitkopiem, un tas, kādas viņu mājās rudens avenes aug, tas ir kaut kas vienkārši neticams. Prasu, ko tu dari? Neko, es te bišķīti paslauciņas tikai. Ja? Brīnišķīgs dārzkopības līdzeklis. Tad, kad jūs mērcējat un mazgājat vilnu, arī nākošais solis. Brīnišķīgs mēslojums. Tikai negāžiet pa taisno rozes, var beig viegli nodedzināt. Vajag pašķaidīt. Bet tas ir no tām lietām, kur vēl. Tālāk es mazliet vairāk stāstīšu par aitām, bet, kamēr mēs ķeramies pie aitām, es vēl mazliet pastāstīšu par vilnas, teiksim, defektiem un tam līdzīgām lietām. Tad, kad tu mēģini pats gādāt, pirmā svarīgā lieta ir fakts, ka aitai ne viss kažoks ir vienāds. Protams, mūsdienās aitu šķirnēm, kas ir selekcionētas vilnas ieguvēji, kažoks ir vienāds. Diemžēl Latvijā tādas aitas baigi neviens netur. Pie mums pārsvarā 99%, man liek, 95% aitu ir gaļas šķirnes. Ir ļoti reti, kur kāda aita, kas šito es palaidīšu apkārt, tas ir priekš skatīšanas, čandīšanas, bakstīšanas, ja nobirst nost, tad mēģiniet piestiprināt apakaļ. Šī ir tas, ko jūs turat rokā, tā ir Somijas landrase, tā ir aitu šķirne, kuru izmanto, tā kā, lai uzlabotu ražību, viņu izmanto par mamām. Aitkopībā tas ir diezgan populāri, tāpat kā dārzkopībā, ka mēs pērkam hibrīdu sēklas, ka mammas ņem no vienas zortes un puiku ņem no otras zortes to papiņu. Un tad ir krustošana, tad rezultātā tie jēri sanāk braši un labi. Un šīs mammas, šīs te Somijas landrase, kas ir ļoti jauka šķirne, viņas tiek turētas kā mamītes, un Latvijā viņas ir ievestas, bet patiesībā viņas ir ļoti jaukas, bet tur ir tāda lieta, kad ir jāsaprot, ka no tās aitas nevar dabūt visu. Tu nevari dabūt brangus jērus, kuri to mamīti ir nozīduši, tu nevari dabūt lēveni gaļas, jo tu viņu lāga nebaro, un
ja tu esi viņu noeksploatējis. Tas nozīmē, ka šīm te vecajām aitu mātēm, kuras tiek turētas vaislai, visticamāk, kažociņš nebūs diezko foršs. Droši vien jūs esat dzirdējuši par merīnu jaunavu vilnu, ka tā ir jaunavu vilna. Par ko ir stāsts? Tas ir par to, ka tas aitas labturības apstākļi ļoti lielā mērā ietekmē, kāda viņai būs vilna. Un viskaistākā vilna, tāpat kā jaunām meitenēm, ir jaunajām aitu meitenēm, mamītēm, kuras vēl nav mamītes, jaunuvītēm. Pirmā gadā, kad šīs te aitiņas cērp, viņām ir visforšākā, viskaistākā, vislabākā vilna. Starpība ir tāda, ka puikām parasti kažoks ir krietni rupjāks. Viņi atšķirās jau pat austi. Jau pat jaunuļiem tu diezgan labi redzi, kurš ir puika, kurš ir meitene, it sevišķi, jo šķirne ir mazāk selekcionēta arhaiskāk, jo šī starpība ir lielāka. Tā kā tiem gailīšiem vistiņām kaut kādā brīdī mēs tās sekstas atšķiram, ja. No turienes arī radies stāsts par šīm aitu šo jauno vilnu. Tas ir, viņš ir pamatots, tāpēc, ka tas tiešām ir tas labākais materiāls, tās pirmā gada aitiņas, no kurām tas nāk. Bet to, kā šajā dzīvē ir gājis, es jums varētu šo te aitas biogrāfiju izstāstīt. Tad, kad es paņemu vilnu, tad es, šeit redzu visu gada gājumu stāstu. Ko mēs te redzam? Šitā ir pērnā vasara, aita laimīgi ir ēdusi zaļu zāli, viņai ir gājis baigi forši. Tad ir atnācis rudens, viņa ir ielikta kūtī, viņa ir grūsna, viņa iznāsā jērus, viņa iet diezgan švaki. Šiten ir atnācis pavasaris, jērus viņa ir izbarinājusi, šiten viņai ir karsti. Redzēt, zeltena sviedru josla. Viņai bijis tur iekšā pārāk grūti. Šis ir nākošā gada maijs. Viņa pavasarī nocirpta. Maijā viņa tikusi zaļā zālē. Viņa ir beidzot atkopusies. Biogrāfija. Uz vilnas šādu te ainavu, palaižiet apkārt. Pievērsiet uzmanību struktūrai. Uz vilnu šādu ainavu, tur, kur ir šī te vieta, sauc pa bada joslu. Jums var iedot ļoti garu vilnu. Redziet, šī ir ļoti gara vilna, patiesību sakot, bet viņa ir sabojāta, neatgriezeniski. Jo šī vietā, kur viņa ir sadagusi, kur dzīvniekam ir bijis grūši, viņš nav bijis, viņam kaut kas ir trūcis, ja. Varbūt arī nav ka pat trūcis, varbūt vienkārši viņa bijusi grūsna. Jo tāpat kā mēs pašus varbūt atceramies, ja, kad nesā bērnu, tad bērns noēd visu no tevis. Raitām ir tieši tāpat ar visām dzīvām radībām. Ja. Tas jārs viņai noēdz to labumu, un no tās vilnas ir tur, tā kā ikāji. Ja jūs viņu mēģināsiet sukāt, es pēc tam vēlāk jums došu reāli paprovēt, kas tur notiekās. Šī vietā būs tiņš un būs sveiki. Tāpat tās šie savēlušies gali, viņi neaizies, viņi neatšķitināsies, tas būs brāķis. Tas ir tas tajā brīdī, ja jūs paši izvēlaties vilnu. Bet varbūt to vajag likt aiz auss. Diemžēl tad, kad rūpnieciski notiekās vilnas sagatavošana un pārstrādāšana, viss aiziet vienā katlā. Tas viss tiek sabērts vienā maisā, tas viss aiziet latatā. Tu zaudē arī tos labos piemērus, labos eksemplārus, labos dzīvniekus, kas tev ir trāpījušies. Vēl ne visām aitām šajā dzīvē klājās baigi labi. Man ir bijusi saskarsme ar saimniekiem, kur aiz skopuma 2-3 gadus necērpaitas, kas mums notiekās, mums veidojās dredi. Tas nabaga dzīvnieks staigā bruņās, šo vilnu jūs varat aizmirst, varat izmest, šī ir pāraugusi vilna. Neteikšu, kurās mājās, bet patiesībā slikti. Slikti. Tā nevar darīt ar dzīvām radībiņām. Šitai aitai ir viss tā kā bijis puslīdz ok, bet viņai ir vai tur kaut kas pietrūcis uzturā, vai arī varbūt gēnu tā nav bijuši sevišķi veiksmīgi. Tas ir reāls 1 gada cirpums. Tas ir pa maz. Viņš vienkārši nav izaudzis. Tas ir tas pa tiem cērpamajiem jēriem. Šeit arī var labi redzēt šajā piemērā, kā viņa krokojās, piebāžēt tūmā. Ja būtu ok, tad būtu ok šādas sīkie mazie smalkie vilnīši. Tas būtu tāds labais piemērs, kā viņš varētu izskatīties. Bet tas ļoti lielā mērā ir atkarīgs no aitas šķirnes, jo katrai zortei jau ir mazliet savādāk. Tā, tagad es varētu, pēc tam. Tagad tas tā bija īsumā par vilnu.
kā šķiedru. Es jums par vilnas pārstrādi mēs varbūt vairāk pie apstrādes, bet es mazliet pastāstīšu kaut ko par šeit redzamo aitu kolekciju, kas arī jums varbūt tās kaut kad noderēs, mazliet par aitu vēsturi un mazliet par saprašanu. Tad, kad jums kāds mēģināja piedāvāt reklāmas rullītī, pērciet pie manis. Ja jūs paši aitas neturiet, mūsdienās rokdarbiem bieži vilnu pērku, ne tikai gatavu dziju, bet šis viss attiecās arī uz dziju, ja tu pērc gatavu dziju. Tur var ielikt apakaļ rindā, tur arī kaut kāds stāsti mazliet vairāk par sugām, jo tur par kādu no viņām ir intereses, arī mazliet vairāk var pastāstīt. Nu jā, jums tur kādu, ko jums piedāvās, jums šos terminus varbūt vajadzētu likt aiz auss, šie smalkvilns, pussmalkvilns un rupvilns dzija vai attiecīgi vilna, kuru jūs kaut kur varbūt mēģināsiet iegūt, nopirkt, dabūt, kā mums tie ceļi ir ļoti dažādi. Smalkvilnas saitas vēsturiski mūsu reģionam nav raksturīgi, bet no Eiropas viņas nāk iekšā. Tā ir vesela aitu šķirņu grupa. Aitām tāpatās kā cilvēkiem ir rases, ir tautas, tādas tautu grupas, viņas veidoja un šīs sugas ir tuvāk vai mazāk tuvu radniecīgas, ir tādas, kas ir ļoti tuvas, bet šīs smalkvilnas saitas nav mūsu reģionam raksturīgas, bet vilnu pie mums var dabūt. Visbiežāk jūs viņu sastapsiet ievestu no kaut kādas Austrālijas vai Argentīnas. Diemžēl tas, ko jums piedāvā Latvijā esošās vietējās ražotnes, jūs nekvalitatīvu smalku vilnu diezgan bieži satiksiet, viņa tur diezgan bieži ir, bet visbiežāk mūsu ražotnēs jūs satiksiet pussmalku vilnu saites, parasti tie ir krustojumi. Pussmalku vilnu saita ir arī Latvijas tumšgalve. Reku mēs arī viņam palaist viņu apkārt, pēc tam pie tumšgalvē mēs vēl atnāksim, lai saprastu, kāds tas ir. Tipisku smalku vilnu, labi. Jā, es te paņēmu tādas arhaiskās. Jā, tas ir tas, kas Latvijā reāli tiek audzēts, tas, kas reāli ir dabonama, tā šī tipa vilna. Ir arī tas pats, kas ir plusi, ir mīnusi. Diemžēl mēs diezgan bieži mūsdienās viņus jaucam ar rupvilnu saitām. Mēs vēl joprojām diezgan bieži saskaramies ar jēdzienu, kad man lūdzu to lauķeni, ka tā lauķenes vilna. Nē, milīši, tas, kas ir lauķene, tas nav tas, ko jūs varat nopirkt pie Latvijas ražotājiem. Tas ir ļoti tālu no lauku vilnas. Un trešā lielā grupa ir rupvilnas saites, kas ir, kurām ir izteikti atšķirības starp pakotmatiem un pavilnu. Es tur tajā sākumā, ko mēs jums stāstīju par vilnu, kaut kur aizceļojot uz peraudziņš. Latvijā tur, neteiksim, ka daudz rupvilnas saites kažociņš, lai būtu izmantojams vilnas pārstrādē, prasa ļoti rūpīgu pieskatīšanu. Ļoti bieži tas beidzās ar diezgan lielām nepatikšanām, piemēram, ar šādu rezultātu. Šeit es neko neesmu filcējusi, tas ir noģērbts. Ja, ļoti bieži tas tā notiekās. Ja tam dzīvniekam iet grūši, ja cirpšanas laiks ir nokavēts, iemesli var būt dažādi. Šī brīnišķīga aitu šķirne, diemžēl šito te izplicināt man pat ar entuziasmu nav spēka. Šeit mēs redzam apakšā mīksto smalko pavilnu, virspusē mēs redzam brīnišķīgus zīdainus akotmatus, šī Lietuvas rupvilnas vietējā aitu šķirne. Šito te ēru mēs arī varam palaist apkārt. Jā, var. Nē, viņš ir mazs, šī ķeska ir izmazgāta, bet viņš ir, principā tas ir turot aitas gaļas ieguvēji, neviens nav pievērsis viņas vilnai, tā rezultātā šī rupvilnas aita ir sabojāta. Latvijā, pievērsiet uzmanību, Latvijā visbiežākās rupvilnas aitas ir romanavietas. Tā ir tā durstīgā melnā vilna, tev tur kaut kur bišķi pa ķērienam, reku, jā, palaid apkārt, jā. Jā, gēns plus viņas dzīves apstākļi. Jā, es pilnīgi piekrītu, jā, tā ir viņas biogrāfija, jā, tādēļ šos paraugus rādīju, jā, tas viss ir redzams. Jā, viņai ir grūši gājis.
reizēm ir tā, ka tev sāp skatoties uz to dzīvnieku. Tu saproti, ka gribētos kādās institūcijās žēloties, ka tā takš nevar. Jo aitas ja tur gaļai aitas cirpšana maksā apmēram 5, ja tev pulkā ir 200 aitas un tev ir jānoliek 200 piecīši, tad saimniekam atliksim dēļ uz rudeni šito un pēc tam atliksim uz pavasari, ja? Un tad beigās ir vai dieviņi. Jā. Labi, tā kā Romanovs aita ir tā, kas Latvijā no rupjilnu aitām reāli ir pieejama, bet ir ļoti uzmanīgi jāpievērš, ko jūs ņemiet, jo ļoti iespējams, ka jūs dabūsiet šitādus dredus, jo viņas audzina gaļai, viņas audzina daudz Latgalē, un es teikšu, ka viņām diezko salda dzīve nav jāatzīst. Ok, braucam tālāk, lai mēs reāli tiekam pie kopība. Jā, mazlietiņās parunāsim par vēsturi un par to, kā ar tām aitām mūsu Latvijas teritorijā ir. Vilna, kā jau vakardien lekcijā tika pieminēts, arheoloģijā atrodas mazlietiņ senāk nekā lins, no kura parasti ir tikai nospiedumi. Tā kā pa vilnu mēs zinām mazlietiņās vairāk. Interesanti ir tas, ka šīm te vilnām, kas ir šajos atradumos, šiem senajām vilnām, ir diezgan daudz taisītas pētījumi. Viņas ir pētītas, ir zināmi viņu resnumi, ir zināmi viņu sastāva proporcijas. Tas ir pētīts ne tikai pie mums, tas arī apkārtējā reģionā diezgan daudz pētīta tēma, tā kā ar ko salīdzināt ir. Latvijā aita laikam ir tā kā sīklops, un kaza ir atnākusi kopā ar cilvēku jau tikko sākās reāla lauksaimniecība, jo aitu kauli ir diezgan liels īpatsvars, tā kā viņa visu laiku ir bijusi apkārt. Aitu turēšana un arī aitu ganāmpulku aizdzīšana kā laupījumu trofejas ir pieminētas kronikās diezgan bieži, jo tādu sīklopu ir diezgan viegli, ja viņš jau ir diezgan sīks lops. Laika gaitā to aitu audzēšana Latvijā visā kā ir gājis. Latvijā ir bijusi šī Latvijas vietējā aita. Muižu laikos dažādās ietekmēs ir mēģināts visu kaut ko darīt, varbūt mazliet savādāk un mazliet kaut ko uzlabot. Ir bijuši mēģinājumi ievest šīs smalkvilnas aitas, kas savā laikā bija zelta vērtē un bija baigais bizness un politisku nesaskaņu un daudz kā iemesls. Diemžēl Latvijas klimatiskie apstākļi šīm dienvidu aitām nav piemēroti. Visi šie mēģinājumi, šie stāsti par šīm muižām, kas viņiem beidzās diezgan draņķīgi, jo viņas visas aizgāja plaušām, jo mūsu klimats viņas vienkārši netur. Mūsdienās tur Latvijā krustotās merīna aitu šķirnes, bet tās ir tā saucamā vācu merino vietējā, ko jums arī ļoti iespējams kāds aitkops mēģinās piedāvāt, ka man ir merīna aitas. Tā ir gaļas aitu šķirne, kas viņām ir tipisks pussmalkvilkums kažoks, varbūt mazliet labāks nekā Latvijas tumšgalvē, bet tas nav tās smalkās merīna aitas, ko jūs varbūt esat saņēmuši kādreiz no Francijas pataustīt, kāds ir smalkie vilnas audumi, viņš tomēr savā struktūrā ir savādāks. Jā, un vēlāk, kas ar to visu notiekās tā, ka diezgan liels lietas visā tajā ievārīja Ulmaņa idejas par to, ka jāsako Eiropas lauksaimniecības modei. Ņemsim vērā laiku, tas bija pirms kara laiks, tajā laikā akrils vēl tikai tiek izgudrots, vai ir vilnas drības un vilnas šineļi tavai armijai ir būtisks izdzīvošanas jautājums. Vilnas cenas bija milzīgas, bija milzīgs pieprasījums pēc vilnas, kas ir piemērota aušanai vadamalu un vilnas auduma aušanai. Ulmans šo domu diezgan ātri uzķēra. Viņš nolēma, ka uzlabosim Latvijas vietējo aitu produktivitāti un audzēsim aitas ar tādu vilnu, kas ir piemērota auduma ražošanai. Visa tā rezultāts ir tapa Latvijas tumšgalvas aita, kur jums paraugs jau kaut kur aizceļoja. Tā ir vienīgā Latvijā reģistrētā aitu šķirne. No mūsdienu viedokļa salīdzinoši skatoties, tā ir vienīgā Latvijā, varbūt mums vajadzētu ar to lepoties, bet vispār patiesību sakot, ne šur, ne tur. Ne tā īsta vilna, ne tā īsta gaļa, jā. Tāds bišķīt, tā. Varbūt, koš 37. gada ir pagājis diezgan ilgs laiks, arī aitu selekcija ir gājusi uz priekšu. Leposimies, ka tā ir mūsējā, bet patiesību sakot, pirms, šī selekcija tika veikta un šīs no Anglijas pārsvarā ievestās aitas tika krustots virsū, bija šis te pamata genofons. Es jums stāstīšu tālāk par tādu aitu šķirņu rasi, kas ir ziemeļu īsastis. Man šeit ir viena gluži tukša kastīte. Šādi izskatījās Latvijas aita.
Mums viņas ir saglabājušās bildes. Tad, kad jūs cilināsiet muzejā vēsturiskas tekstīlijas, es nerunāju par arheoloģiju, runāju par etnogrāfiju un etnogrāfiskiem cimdiem un tam līdzīgām lietām. Tad, kad jūs pievērsīsiet uzmanību šiem vilnas struktūrai, sastāvam un pārējiem un pukosieties, kāpēc jūs nevarat izadīt tādus cimdus ar tiem 52 valdziņiem kā tās Ventspilnieces, tad atcerieties, ka viņas strādāja ar šīs aitas vilnu. Mums no viņas nav ģenētiskā materiāla. Latvijā tas tika izlaists no rokām, diemžēl nekas nesanāca. Kastīte ir tukša. Es, protams, varētu mēģināt kādu senu tekstīlī tur ievilināt, bet es nolēmu tā nedarīt. Bet mēs esam vecmāmiņu lakati, visas šīs lietas, viņas visas ir tapušas no šīm tētiņām. Tālāk es pastāstīšu, ar ko viņi ir interesanti, ar ko viņi ir unikāli, bildīts ir apskatīties tur laika gaitā. Labi, braucam mazliet tālāk, vispār, kur tās aitas ir gadījušās. Mēs arī tam mazliet nepieķērāmies. Tā Eiropas pētnieki uzskata, ka tā kā vajadzētu tomēr būt no šī te muflona viņām cēlušamies. Ir šur turas Eiropā saglabājušās dažas tādas pavisam primitīvas, pavisam mežonīgas nešpatnes aitu šķirnes, kas pie mums Latvijā, man teiksim, ir trāpies, kur paņem šito te soju, palaid apkārt šitās te. Tā ir viena. Pievērsiet uzmanību vilnas garumam. Viņa plucinās nost, viņas nav jācērp. Šodien esat dzirdējuši par tādām maitu. Viņa tā kā suns. Pienāk laiks un... Jā, tā kā pavilna iznāk ārā. Akotmats paliekās, pavilna iznāk ārā. Viņš dabiski nomainās. Tā kā normāls dzīvnieks, normāli. Viņš ir kaut kā, jā. Un, viņas ir smieklīgi maziņas, nešpatnes. Ja ziniet literāro tēlu par tiem vēlniņiem mazajiem, viņi tiešām ir mazi vēlniņi. Jo, 1,50 m sēta, tas ir nekas. Viņš ir tāds foksterieru izmēra radījums, kurš ir neticami sprigans. Ir gadījies pie viņām būt. Vēl viena no šīm te ļoti mufloniem, gan krāsas, gan īpašību ziņā līdzīgajām šķirnēm, kas reāli mūsdienās ir saglabājušies, ir šie te kvesanti. Kvesanti viņas ir saglabājušās apmēram Francija, Itālija, tas reģions salās, kā pussauvaļas, gan jau pēc tam sakārtosim tur to visu. Tāds pussauvaļas dzīvnieciņš, kas ir arī neliels, arī mežonīgs, arī nedomificēts. Lai viņš ir pēc tam saliksim. Jā, šīs ir no tām senākajām šķirnēm, kuras reāli mēs stādamies priekšā. Ja mēs runājam par kaut kādu vēsturu un pirmajām tekstīlijām, tad visticamāk, ka šis materiāls ir bijis tāds. Protams, viņas visas ir vienā krāsā. Viņas visas ir šis te brūnīgie tonīši ar nelielām variātēm, bet viņas visas ir apmēram vienādas. Protams, jā. Un tagad es pievērsīšu uzmanību to, kas ir specifisks mūsu reģionam. Tā ir šīs ziemeļu īsastes, izklausās smieklīgi, bet tā ir viena no aitu rasēm. Tā ir tā aitu grupa, kas ir raksturīga mūsu reģionam. Pirms te sāka vēst iekšā dažādas pusmāku vilnas un merīna aitas un visu pārējo. Šī visa grupa ir tā, no kā ir taisītas visas mūsu vēsturiskās tekstīlijas. Šīm visai grupai, šīm aitām ir pilnīgi citas īpašības šai vilnai nekā tas, ko mēs mēģinam izmantot mūsdienās. Un, ja to nezinu, tad diezgan bieži sanāk fēleri. Es līdz tam nokļuvu arī, kad tieši priekš kaut kādām tekstilu rekonstrukcijām, priekš kaut kādām tādiem darbiem, tu meklē piemērot materiālu, tu saproti, ka tu nevari dabūt vilnu, tad tu saproti, ka izrādās, ka vienkārši aita nav pareizā, un tā solīt pa solītim izrādās, ka tas ir ļoti daudz. Ziemeļu īsastēm ir divi tipi. Vienas tips ir tādas, kas ir pelēki brūnas, tā kā tas pluska, ko mēs tas aizsūtījām apkārt. Otra grupa ir tāda, kur ir krāsainie dzīvnieki no balta līdz melnam. Mazliet pastāstīšu arī par proporciju, ko vakardien mēs pieminējām. Šeit tās, kas tur ir izliktas, tās principā visas šīs aitu šķirnes, viņas visas pieder pie ziemeļu īsastēm, tās visas ir tādas, kas ir vairāk vai mazāk mūsu reģionam. Ar šīm aitām mūsdienās iet diezgan grūši.
Ir dažas šķirnes ir saglabājušās, dažas šķirnes ir tā kā reselekcionētas atpakaļ no tā, kas ir palikušajām, tām gēnu grupiņām, no atsevišķām aitu ģimenītēm, tā labākie, tipiskākie eksemplāri atlasot, tā selekcija ir veikta atpakaļējā virzienā. Latvijā to neviens neizdarīja, mums ir, diemžēl, šī tukšā kastīte. Lietuvieši šo jautājumu attapās apmēram 70. 80. gadā. Norvēģi, piemēram, šī pirmā melnā kastīte 1912. gadā saprata, ka kaut kas ir laikam nav īsti labi un kaut kas ir jādara lietas labad. Tas pats stāsts ir Polijā. Ir arī citi stāsti, ka, piemēram, nomalēs šīs senās aitas ir saglabājušās. Viena no tādām ir igauņu, šīs tā saucamās kihnu aitas, jeb mālamba, kā viņi paši to sauc. No dažām no šīm senajām ziemeļu aitām ir selekcionēts mūsdienu šķirnes. Piemēram, tāda ir gotlandiete, kas ir cēlusies no senās gutas. Tāda ir somi, piemēram, ļoti sekmīgi no savas senās aitas selekcionēja mūsdienu šķirni, ko sauc par Somijas Landras vietējo šķirni. Ļoti laba vilna, brīnišķīgi, tur bija tie defektainie parāgojums rādīja, bet aitu šķirni ir vienkārši brīnišķīga. Pie mums tā, diemžēl, ir kā ir, bet ir viena šķirne, ko jūs Wikipēdijā varat atšķirt un varat izlasīt, ka viņu saudzē arī Latvijā. Nē, tas nav tiesa. Šī aitu šķirne man liekas vissimpātiskākā un man vismīļākā. Riku, tur paņem tev priekšā ir tāda sauja paskartītēm. Jā, kastīte un sauja paskartītēm, un tagad ir īstais brīdis viņas palaist apkārt. Spriežot pēc tā vilnas īpašībām un sastāva un visa pārējā, šī aita ir vistuvākā tā, kas ir dzīvojusi mūsu, jau diemžēl zudušajai Latvijas aitai. Visām šīm ziemeļu īsastēm ir daži indikātori, pēc kā tu vari šo vilnu atšķirt. Pirmkārt, tur ir iekšā redzami mirušie mati. Viņu nav daudz, tas ir atkarīgs no īpatņa, no viņa, vai tas ir puika, meitene, jauns, vecs dzīvnieciņš vai kā viņam tur ir. Tā viena vienojošā īpašība, viņas visas ir rupvilnas aitas, viņām visām ir izteikti akoti mati un mīkstā pavilna. Mama Damba par to rūpējās, kāds ir tas funkcijas, kā tas realitātei notiekās. Es jums kādu labāku šķipu, rekomendāju brīnišķīgu šķipsni, ko jums nodemonstrēt. Kā tas notiekās? Pie mums apstākļi ir skarbi sūri. Kūts ir maza, tur labi, ja tur govī vieta senāk. Aitām neviens tā senos laikos tur diži neiespringa, ka tik sēta riņķī, lai vilks neaiznes. Lai šai aita varētu izdzīvot visu laiku ārā, daba ir ļoti viltīgi iekārtojusi. Viņai ir šie te garie akoti mati, principā tā ir armatūra, kas kažok notur visu laiku uz augšu, lai viņš nesaplaktu. Zem šīs armatūras apakšā ir mīkstā pulkainā pavilna. Tas ir tas, kas, lai tētē būtu silti. Pie tam šajos akoti matos, atcerieties, es sākumā stāstīju par to, ka ir tāda matu tipi, kam ir iekšā tukšs vidiņš, ka ir šī serdīte. Šī serdīte ir tas unikālais moments, kas piedod rupvilnas aitām siltumu. Jo tāpat kā aitē ir mugurā tūkstošiem mazu termosiņu ar siltu gaisu iekšā, kas ir tavas miesas temperatūrā. Tieši tas pats efekts notiekās tad, kad mums ir tās lauķenes vilnas zeķis. Šī rupvilnas aitu akotiņi ar šiem te tukšajiem vidiņiem ir tas, kas tur siltumu. Un tas, ka tu uzvelc mīkstu pulkainu merīnu vilnas jaciņu, mīlīgi, jā, bet siltums viņai nekad nebūs tāds tā, kā viņai ir. Vidusceļš ir šīs te pārējas pusmalku vilnas aitas ar šiem te pārējas matiņiem, bet vissiltākā būs šitā. Protams, ir jāsaprot, ko tu izvēlies no šķirnēm. Tām ekstrēmākajām šķirnēm šie akotmati ir ļoti cieti un asi. Tas ir tas, kas Romanovas aitas vilnās jums durās. Tie ir tie durstīgie melnie radziņi, kas tur ir iekšā. Vislabāk viņus redz pie filcēšanas. Filcētājs zina, mīkstā pavilna veļās vienkārši fantastiski, bet nes kāpēc nāk ārā tie asie durstīgie sari. Tie ir tie akotmati, kuri nepakļaujās šai savēlšanai. Viņi baļojās savēlšanai, bet viņiem ir vajadzīgs citas temperatūra nekā šai te mīkstajai pavilnai. To, ka cilvēks ir diezgan ātri iešāvies atšķirt šos te akotmatus no pavilnas, es jums vēlāk parādīšu, kā viņus var diezgan veiksmīgi viens no otriem atdalīt, un mēs pēc praktiskajā daļā vairāk paskatīsimies. Šie visi paraugi ir no škudēm. Škudēm, tas, ko jūs redzēt bildē, jūs redzēt, apmēram uz 10 aitām, jūs redzēt apmēram
apmēram 3 baltas aitas. Vēsturiski ir tā, ka no 10 aitām, ja tev viena ir balta, tas ir tava dārglieta. Un, ja tev tev paveicās, tev varbūt ir 2 baltas aitas priekš tām baltajām krāsojamajām dzijām, bet tas ir procentuāli. Viņas, protams, arī ir cilvēki kopā dzīvojot, visu laiku atlasa tās baltās. Ir ļoti daudz brūno eksemplāru, mūsdienās mazāk, vēsturiski viņi ir bijuši vairāk, mūsdienās ir vairāk baltu un vairāk melnu. Reti gadās arī ar pelēku eksemplāru šitajā pulciņā. Tas nav tā, ka baltai mamītei būs tikai balti bērniņi, tas ir tā kā kaķīšiem, kad var baltai aitiņai arī brūni ēriņi gadīties. Tas ir viņu grupa. Pie šī tipa pieder arī, piemēram, igauņu aitiņas, vēl dažas aitas no šīm ziemeļu aitām, vēl dažas šķirnes ir tādas, kur ir krāsainās un melnbaltās. Kaut kādas dzelzs laikmetā mēs jau skaidri redzam, ka nav izmantota tikai pelēka vilna. Tas nozīmē, ka jau tajā laikā, ka mēs jau par kaut kādām diezgan pietiekoši apjomā tekstīlijām saglabāšanu varam runāt. Tajā laikā jau ir bijušas šī tipa aitas, kur ir bijušas īpatņi ar izteikti, nevis raibas, bet viegrāsainas, grupi sakot tādu, vienkārši sakot. No šī otra galējība, ko es jums gribētu parādīt, ko es jums te vairāk šos te varbūt atradējis pārlaist apkārt. Jā, otrā kastīte, jā. Šī ir arī viena no ekstrēmākajām aitu šķirnēm, kas ir saglabājusies, izteikti rupvilnas aita. Viņa ir radiniece Taira Manovietē, kas pie mums dzīvo, tā saucamās tīreļa aitas šķirne ir interesanta, unikāla, ir vērts ar viņu iepazīties. Pavilna ir izmantojama lieliski, ir ļoti daudz nekur neizmantojam akotmatu, bet smukās slotiņas var taisīt un slotiņas ļoti tas no viņas labi sanāk. Redziet, cik tur ir milzīga starpība. Pirms tam bija pieminēts, ka šeit akotmata tiešām ir kaut kā 300-400 mikroni, tieši viņi ir milzīgi, vienkārši milzīgi. Bet aita ir ļoti interesanti. Latvijā, starp citu, viņas tur gan melngavas, gan balgavas formas. Lūk, arī viena, tā ir tā zemā kastīte. Pavisam pie manis tā plakanā, jā, šī te kastīte. Tur arī kaut kāds aprakstiņš ir. Diezgan daudzi, runājot par vikingu laikmetu un vispār seno laiku, diezgan daudz, kā vienīgo aitu šķirni, ko izmantot rekonstrukcijām, ieskata šīs te norvēģietis. Norvēģietis ir diezgan labi saglabājušās. Arī viņām arī ir baltas, melnas, rūdas, persiku krāsas. Interesanti piezīme, es atradu tieši par vakar runāto par krāsu apzīmējumu sistēmu, ka viņiem tā ir pieņemts, ka baltās aitas ir baltās aitas, pelēkās, tās ir tās zilās, un tad ir tās sarkanās rudās, kuras, patiesībā viņas ir tādas, labi, knapi brūnīgas, bet viņas pat tām rudajām ieskata, ja, tas gēns. Viņas vilna ir ļoti jauka, viņai nav ārkārtīgi izteikts atšķirības, mazāk izteikta nekā kažoks. Arī tas visas vilnsagas cirpums, tā sauc visu to kažociņu, kas aitē mugurā, ir atšķirīgs, teiksim, tas, kas ir krūšu daļa, muguriņa un sāni, viņi atšķirās, bet neteiksim, ka pārāk tādas radikālas atšķirības. Jo, teiksim, Somijas landrasē atšķirība var būt milzīga, tas, ko es jums pirms tam rādīju. Vēl daži mūsu kaimiņi, Zviedru senākā versija gutas, no kā ir, gutas man nav, Varšovka un gutas man nav paraugu. Tās abas ir, gutas ir šķirne, kas ir saglabājusies, no kuras ir izveidota tālāk mūsdienu gotlandiete. Tā ir ziemeļu senā aita, no kuras ir selekcionēta tālāk mūsdienīga šķirne. Šī te poļu Varšovka, viņa ir diezgan līdzīga, kā jūs redzēt, lietuviešu aitai, kas arī ir izgājuši šo atjaunošanas procesu. Viņas ir diezgan līdzīgas, viņām ir raibi kažoki, jēri ir, viņām visām ir gandrīz melni, pēc tam dzīvnieks sāk strauji nostarmot un paliek pelēks, ir gaišāki, tumšāki eksemplāri, bet viņām visām vienojuši elements tas, ka viņām ir krāsaina vilna. Viņām nav šīs te īpatnības, kas, teiksim, ir šīm te škudēm, kur ir vienkrāsainie dzīvnieciņi. Vienkrāsainie dzīvnieciņi ir arī Somijas landrasēm.
ir balti, melni, brūni. Varbūt kastēm, tur kaut kur jābūt ar kastīti. Kastē ir arī krāsainie eksemplāri. Protams, mūsdienās uz 50 baltām aitām 2 melni jēri. Agrāk tā tas nav bijis, tumšo jēri ir bijis krietni senāk. Tā kā šī ir arī viena no tādām ģenētiskām īpašībām. Starp citu arī Latvijas tumšgalvē, kas ir tā kā brīžiem izsit ārā šo te seno gēnu, un Latvijas tumšgalvēm arī gadās pilnīgi melni jēri, bet saimnieki parasti saka, ka tas ir brāķis ražošanā, to jēriņu tā fiksti knikts, lai neviens kaimiņš nepamanītu, ka mums ir gadījies. Bet tas vienkārši liecina par to, kas viņai ir bijis rados. Jā, te ir arī Gotlandes jauktenīša vesela kompānija. Tas ir tas, kas tajā kastītē arī nāk ārā tumšie, gaišie gēni. Romānovietes. To kastu, laikam, mēs jau laidām riņķī. Tas romānovietēm es jums pievērsu uzmanību tādēļ, kad jums būs iespēja. Šī ir viena no tām aitām, ko ir reāli iespējams vilni dabūt. Reku brīnišķīgās igaunietes kiknu aitiņas, akal tas pats stāsts. Viņām ir retāk brūni eksemplāri. Tur tai bildē gan tur kaut kā saulīt neveiksmīgi iespēja. Brūni eksemplāri viņām ir reti, viņas ir maz. No igaunietēm tur ir arī vilna, ne tikai vilna, bet tur arī dzija. Jūs ar dziju varat palaist apkārt. Tur viņām dzijā jūs labāk sapratīsiet, kāda sanāk struktūra tam gatavajam izstrādājumam. Jo vilnu es jums rādu tādēļ, lai jūs saprastu, kam pievērst uzmanību, bet dziju jūs drīzāk atšķirsiet pēc taustas. Šī igauniete ir ļoti, ļoti jauka, varbūt tur kaut kāds pluska pielipusi. Šī igauniete ir ļoti, ļoti tīkama, ļoti jauka. Un arī ziemeļu aita. Ko es jums vēl gribēju par... to mēs paņemsim mazliet pēc pārstrādes procesiem. Vēl es jums gribēju parunāties par tādu tēmu, kas notiekās ar šo te vilnu jaukšanu kopā un atsevišķi. Es te ilgstoši nesāju apkārt pa pasauli vienu šādu te dīvainu vestīti, ko man kaut kur piešķieba. Šī vestīte ir radīta, kas cilvēkam mājās bija. Šī te tumši pelēkā un šī te gaiši pelēkā, tā ir gandrīz tīra gotlandieta, šitā ir Latvijas tumšgals vilna, un šitas ir vispār, kas cilvēkam mājās bija ietrāpījies. Džemperīts ir izcietis veļas mašīna, viņš ir stavēlts. Tagad palaižiet apkārt, un šeit jūs varat ļoti labi apskatīties, kas notiekās, ja jūs veļiet vilnu, kurā ir liels īpatsvars ar smalkiem pavilnas matiņiem, un kas notiekās, ka jūs veļat vienādos apstākļos viņi ir velti. Var ļoti labi redzēt, kā viņš ir savēlēs, tādēļ es viņu paņēmu līdzi. Kādēļ saveļās rupvilnas aita, ne tikai smalka merīna vilnas, tādēļ, ka šī te mazā jaukā pūkainā apakšējā pavilna, viņa ir ar ļoti nelieliem mikroniem un viņa ir ļoti tendēta uz velšanos. Tāpēc ir, teiksim, romānoviešu aitas vilnas kaut kā dadījumi, viņi arī būs tendēti uz ļoti lielu savēlšanos. Jo ir liela starpība. Tie būs tie, kas izdursies, iznāks ārā. Reku, tur tieši Romanovietas blakām stāv. Mēs varētu paskatīties, kas tur. Reku, tev kārbiņu. Pados man tuvāko, man tuvāko. Tev šeit var ļoti labi redzēt, kas te notiekās. Nemazgāts eksemplārs. Šī ir tā, kura filcēsies, šī ir tā, kura jums dursies. Kas notiekās mūsdienās, tad, kad ražotājs pēkšņi saprot, ka būtu baigi forši piedāvāt tirdzniecībā pelēku vilnu. Tad mēs ņemam, es nestāstīšu, kur tas ir ražots, gan jau paši ziniet, ja? Mēs ņemam krāsainas vilnas, mēs viņus tā, varbūt vairs nav tik ļoti augstas, varētu noģerties. Mēs viņus, lai iegūtu šos te pelēkos toņus, ražotājiem nav pieejama vairāk pelēka vilna, jo romānovietas vai apēstas vai nelaikā nocirptas un vilna ir sliktā stāvoklī. Tiek sagādāta, teiksim, no kaimiņas zemēm vai nokrāsota vilna par melnu un tumšu. Viņa tiek miksēta kopā ar baltu. Ja mēs palielinām uz stiklu to lielisko diāns vai tam līdzīgi paskatīsimies, kas tur iekšā ir, tad mēs redzēsim atšķirības starp matiņu krāsu. Tagad ir šis pats izstrādājums, viņš ir apzināti, viņš ir uzkārsts un viņš pēc tam ir vienādos apstākļos šī vilna ir savēlta. Tagad jūs redzēt, kas notiekās ar šo te jaukteņu tumšo vilnu un kas notiekās šeit viņa ir tīra.
tas ir savilcies visvairāk, šeit viņi ir atjaukti ar balto, šeit ir tikai patiesībā baltais. Tas ir šis pats audums, viņš ir izmantots otrais. Viens tas pats materiāls apstrādāts un neapstrādāts. Šeit var ļoti labi redzēt, kas notiekās. Ja jūs gribiet vilnu, kas veļās, un ja jūs gribiet, kas neveļās, pievērsiet uzmanību, no kurienes nāk šis pelēkais. Ne visi pelēkie tik tiešām īstenībā ir pelēki. Diezgan bieži mums, pat cik pelēka dabiskos toņos, pelēkā vilna tirgu ir pieprasīta un piedāvājums netiek līdz pieprasījumam, tad diezgan bieži tiek taisīti visādi jociņi. Tas ir attiecībā uz izvēlēm. Tā, vēl es jums varētu palaist. Vēl viens populārais defekts, kurš to gan, diemžēl, nevar izņemt ārā no maisiņiem. Šī ir no Polijas atceļojuši saites vilna. Šeit jūs iekšā redzēt ļoti lielu īpatsvaru mirušajiem matiņiem. Šo īpašību tas ir, varētu teikt, vaitas dzīve nav pie vainas ir tas viņas cilme, tā ir galīgi nav vilna saita. Diemžēl arī šādu dziju mēs diezgan bieži tirzniecībā satiekam. Visbiežāk, ja mums gadās nopirkt lejšos dziju, Lietuvā šīs saitas nav dzīvojuši, patiesībā viņas visi šī vilna nāk no Polijas, bet šādu defektu jūs saskārsieties. Šos te baltos mirušos sirmos matus nogrāsot nevar, viņi negrāsosies. Šeit nav salikts kopā krāsainas dzijas, tāda taita ir. Tas ir viņas tā kā cirpums, tas ir neapstrādāts. Tur nav nekas saķemmēts, sasukāts, tāds viņš arī izskatās. Viņiem ir raksturīgi šī pārēja. No šīs te vilnas mūsdienās mēģināt taisīt deficīto pelēko dabisko dziju, bet, diemžēl, tās kvalitātes nevienmēr ir tās pašas ok. Tā, ko es jums vēl gribēju palaist apkārt, es jau jūtu, ka es ļoti ilgi runāju, ka visiem jau varētu sākt apnikties. Atgriežoties pie tēmas par to rupilnu saitu un šiem te akotmatiem un pavilnām. Mēs vēlāk praktiskajā daļā noteikti pamēģināsim šo te ļoti viltīgo interesanto procesu, kad šos te matus, paskatieties tagad uz manām rokām, šie ir akotmati, šie ir pavilna. Ja es rūpīgi strādāju, tad es diezgan īsā laikā un diezgan veikli spēju viņu sadalīt. Tas būs tas, ko mēs praktiskajā pusē darīsim. Materiāls atšķirās katastrofāli, viņa īpašības, viņa uzvedība pie apstrādes un visa pārējā. Palaidīšu jums apkārt tur, kur jau tas ir, kur ir salīdzināts šitien. Šitie jau ir atsevišķi un šitien jau ir sašķiroti. Šitos šaujas var palaist apkārt apskatīšanai. Tā, reku vēl viens, tā ir haidšnuki, tas pats process izdarīts. Šī ir lieta, ko ir iespējams, vai vilnas īpašība, kur iespējams izmantot, ja tu pats viņu sastrādā, ko tu nevari pie šādas īpašības tu nevari tikt, ja tu pēc gatavu materiālu, bet ja mēs ejam uz to, ka mēs gribam uztaisīt paši, tad mēs šo īpašību varam izmantot. Šeit ir 3 pāri cimdus, vadīja man radzena Madara. Šeit ir nošķirots, šeit ir tikai akotmati, šeit ir savērts kopā tā kā ir, šeit ir nošķirotā pavilna. Aizveriet acis, pataustiet, pačamdiet, papriecājieties. Starpība milzīga. Tā. Tad mēs varētu, kamēr jūs tur visu pājājat, šitos paraugus visus, es pat silti iesaku, ņemiet ar rokām, pājājiet, čubiniet, mīļojiet. Tagad es kaut kā gribu pievērst jūsu uzmanību apstrādes procesiem. Tagad runāšana būs īšāka, es jums mazliet ieskicēšu tos galvenās lietas, tad uztaisīsim pārtraukumu, jo es jau piekustu runāt, un tad ķersimies pie praktiskās daļas, kur noteikti tas viss atgriezīsies mazliet savādāk, un tad radīsies dažādi jautājumi, kuriem vajadzētu rasties. Tagad mums ir aita, mēs esam kaut ko dabūjuši, labi, aitas nav, mēs esam dabūjuši no kaimiņienes, nopirkuši internetā, kur mēs esam dabūjuši, un tagad nākošais solis, mēs gribam to visu likt lietā. Man ir nācies saskarties ar brīnišķīgiem stāstiem par to, kā
tu gribi uztaisīt dzīvi tikai tāpēc, ka tev tas dzīvnieks ir mīļš, piemēram, ir brīnišķīgi mīlestības stāsti par sunīšiem, arī par suņiem, kuru vairāk nav, jo suņu mūžs ir diezgan īsts, kad cilvēks ar milzu mīlestību nesā gadiem vēl pēc tam savu mīļotā suņa dotās vilnas zeķes. Nu, tā ir viena no tādām vilnas īpašībām, kas varbūt ir vērts papūlēties un ir vērts investēt savu laiku un darbu, lai tu būtu šajā, ar viņu vairāk un tuvāk, jo es ļoti ilgi šo materiālu strādājot, es esmu diezgan pārliecināta, ka vilnai piemīt viņa pārnes informāciju, ka viņa atcerās to, kas ar viņu ir noticis, ne tikai tīri tehniskā ziņā, es domāju, ka arī emocionāli. Un vairāk, runājot ar cilvēkiem, šķiet, ka daudziem tā šķiet, ka daudz tā domā. Un, ir jauks sakāmais par to, ka, viļās vecmāmiņas atdiet zeķītes un piediet savus bērnus pie ģimenes klāt. Bet, lai pie tā zeķīša adīšanas tikstu, šis tas ir jādara. Es jums te ieliku tādu skaistu pamācīgu stāstiņu no viduslaiku bildītēm par to, viduslaikos tādi pamācīgie stāstiņi bija. Ir baigi forši, kad vari sēdēt galvu atspiedusi un ka tev ir labi daudz visādi sivēni, kas tavā vietā visu to izdara. Mums tā liekas, ka mēs tā skaisti sēdēsim un būsim baigās šitās tas nebaldītas, kas skaisti vērpju prasa spogulītim, bet realitāte ir diezgan nejauka, netīrā, smagā, grūtā. Ir tā, ka 70% laika jūs veltīsiet materiālu sagatavošanai, 25% jūs pievērsīsieties tai darināšanai. Tā proporcija ir ļoti grūta, tai vērpšana ir nieks salīdzinot ar to, ko tu būsi spiests investēt, lai tu pareizi izvēlētos, pareizi sagatavotu, sastrādātu līdz tai stadijai, ka tu vari vērpt. Tas aizņems jums ļoti daudz laika. Tāpēc ir ļoti svarīgi zināt, kādu materiālu tu ņem, kur tu viņu ņem, ko tu ar viņu dari, jo tad tu aizstaupīsi sev ļoti daudz laika. Jo tas, ka tev kāds radinieks saka, reku šeku man klēc augšā 5 maisa vilnas ņem, man viņu vairāk nevajag, tiesa ir pirms 10 gadiem, jūs būsiet diezgan lielās nepatikšanās, jo šī vilna jau sen būs sakautusi, viņa sen būs pārkoksnējusies un nekas labs jums tur nesanāks. Jūs nomocīsieties līdz nemaņai un rezultāts nebūs diezko labs, bet būs iztērēts milzu resursu. Tā kā, kur ņemt tos sivērnus, kas to tavā vietā dara, tos rukšus, tas būs, Tādēļ šī bilde gan attēlo, es domāju, drīzāk līno apstrāde, jo tur ir arī tā paisīkla, tur tiek lauzīts, bet, ļoti iespējīgi. Vēl viena interesanta vēsturiska liecība, tas ir Norvēģijas atradums, tāda dāmu rokdarba lādīta, par kuru tiek daudz runāts un daudz stilināts. Tādēļ, ka tur šitajā rokdarba lādītē, tā bija iekšā viss, kas meitenei varētu būt vajadzīgs, un droši vien kaut kur viņu pie vīra veda, vai kur, kā tur bija sanācis, bet ir šī lādīte, kurā ir iekšā viss, kas, kā tāds pilns komplektiņš, rokdarbu komplektiņš. Droši vien šis tas varētu būt vajadzīgs vairāk, šis tas mazāk. Varbūt tas iepazīstināt ar to aprīkojumu, kas tur redzams. Ir vārps, es domāju, jūs atpazīstiet, dzirklis jūs arī atpazīstiet, ir plucināmās sukas, ar ko viņa vilnu plucina, ir aužamo stāvu piedarumi, redz, kur ir atsvari, naži, un es domāju, tas kociņš, kas pa vidu ir nolikts, ir domāts tā kā sprieslīts uz kā uzsienu vilnu, mēs vēlāk to darīsim. Arī brīnišķīgās tītaviņas, kuras arī bieži tiek, viņas ir dažādi tipi šī tītaviņas, ļoti labas rokas tītaviņas. Tas ir tāds komplektiņš, ja mēs runājam par aizvēstures laiku, kas ir vajadzīgs, tā tehnika ir gājusi uz priekšu, un vai mums visur spītīgi ir jālieto tik arhaiskas tehnikas, varbūt jā, varbūt nē. Skatoties, ko tu dari, pamēģināt ir ļoti jauki, vērpt ar vārstu ir baigi ok, bet ir arī savādākas tehnikas. Un tas pats attiecās uz visiem pārējiem vilnas apstrādāšanas procesiem. Ko tā meitene dara? Viņa plucina vilnu, redzēt, viņa tur uz sukām, viņa plucina. Tālāk, tas ir vēsturiskais materiāls, šis ir reāli tas, kas ir pieejams, tas, ko tu reāli vari iegādāties internetā. Šādas tādas plucināšanas ierīces man arī ir līdzi, jums ir jāsaprot, cik daudz jums, ko jums vajag, vai jums ir vajadzīga vienkārši nopirkt labu suņu suku taigarā par vienu eirīti, vai jums ir vajadzīgs pasūtīt šo te brīnišķīgo plucinātāju, pēc kuras tā kā diezgan ilgojos, man šito naglaino umparikti vajadzētu. Šādas iekārtas ir arī Latvijas etnogrāfiskajā materiālā. Es te bišķīt neuzbruku.
Jā, tas tā kā kāpos tēvēl princips viņai ir. Vēstures muzejā ir gan bildes, gan tā man ir līdzi, tu apaļo mēs izmēģināsim šodien. Es tā kā paņēmu tās tādēļ man tu mantu tik daudz, kad ir tās galējības no līdz. Ir jāsaprot, ko tu gribi darīt. Ja tev ir viens suns, kur tev vajag izsukāt, tev pietiks ar suku. Ja tev ir tā interese lielāka un tu gribi aust vai adīt džemperus, tad tev vajadzēs mazliet vairāk. Varbūt, ka tas pakalpojums ir jāpērk. Tur es arī šo pakalpojumu pērku. Es atdodu uz šo te aparātu, kurš ir pietiekoši liels, lai viņš to darītu ātri, bet pietiekoši mazs, lai es pilnīgi skaidri zinātu, ka tā ir tikai mana manta, kas man atnāk atpakaļ. Man gan ir diezgan grūti iestāstīt. Es tā kā viņas spēju atšķirt. Jāteic, ka ne visi pārstrādātāji 100% godprātīgi, to arī liecētē zaus. Jo lielāka ražotne, jo ir vajadzīgs lielāks vilnas apjoms, jo, teiksim, limbažu tīnē, tas umparikta, kas ir 25 metrus garā sukājumā iekārta, jūs saprotiet, ka vienā galā sākās un otrā beidzās, tur tīri tehnoloģiski nav ko sākt ar 100 kilogramiem. Ja? Viņš vienkārši tur izgaist visā tajā garajā virtenē. Tā kā šīs sukāšanas iekārtas, viņas ir dažādu līmeņu, dažādas lielumā, dažāda ātruma, dažādām vajadzībām, bet visvienkāršākais būs suņu suka, reāli pamēģināsim, paņemsimies, tad pastrādāsim. Nākošais process, kas ar to vilnu notiekās, ko šitā meitene dara, viņa sukā viņa vai karš. Vilnas sukas vēsturiskajā materiālā diezko atrastas nav. Pastāv hipotēze, ka viņas sukā ir tādu pašu suku kā saru suku, ar ko sukā linus. Pieļauju domu, kad ir vilna ar to ir sukāta, bet patiesībā, ja tev vilna ir kārtīgi izplicināta, tu vari šito procedūru arī izlaist. Protams, ja materiāls ir kvalitatīvs. Grūtāk būs, ja jūs mēģināsiet vērpt suni vai kaut ko tam līdzīgu, tur jums šito darba rīku vajadzēs gandrīz noteikti, jo tur vajadzēs salikt vilnu, lai viņa ir sakārtojās kārtīgi vienā virzienā. Tur jums viņu, tā ir tāda agrāka viduslaiku bilde, kur viens meistars dzen nagliņas, ne adatiņas naglo iekšā, lai būtu ar ko sukāt. Lieta ļoti pieprasīta. Nākošā lielā sastāvdaļa, kad tu esi ticis galā ar tām 75%, atlikušie 25%, kad tagad mēs tā skaisti vērpjam. Vienkāršākais, protams, ir vērpšana ar vārpstu. Vārpstas ir ļoti daudz. Šis ir tā kā mums vairāk tuvāks vēsturisks materiāls. Vārpstu veidi ir ļoti dažādi. Vērpšanas veidi ir ļoti dažādi. Kad jūs pētiet interneta dzīles, nejauciet to, ko lieto kokvilnē ar to, ko lieto vilnai. Starpība ir diezgan liela. Diezgan liela starpība ir starp linu un vilnu, jo lina šķiedra uzvedās tomēr savādāk. Šeit ir vienas dāmas kolekcija ar daudzām dažādām vārstām. Princips visur ir viens. Ir kaut kas, uz kā tu, kas tev sagriež šo te matēriju, šo šķiedru, ar kuru tu strādā šī reizē, un kaut kas, uz kā tu viņu uztini virsū. Atbilžu varianti var būt ļoti dažādi. Starp ratiņu, ko mēs te pazīstam, un vārpstu ir vēl viena tā varētu teikt starpstadija. Varbūt šī bildē jūs redzēt labāk. Atgriežamies pie priekšējās. Principā ir liels spara rats, kuru tu griez ar roku, un kur ir vārpsta, kuru tur stāv uz vietas, un ir uz kuras tev notiek tas pats process, kas notiek ar vārpstu. Tikai starpība ir tāda, ka vārpsta tev griežās no lielā spara rata, tas notiek vienmērīgāk, lēnāk, un šāds ratiņš parādās pirmie zīmējumi ir kaut kāds 12. gadsimts, kaut kāds vēlākais, tas pa vidu ļoti robustais izstrādājums, tas ir 18. gadsimts Amerikas ieceļotāji, acīm redzot, virpa nav bijusi līdz paņēmusies, ja, kā diezgan totāli robusts. Un arī ļoti smieklīgi mūsdienīga umparikta, kas izmantoti pieejamie materiāli. Tur, dažādos laikos viņš ir darināts dažādi. Es piezīmēšu, ka šīs te dažādās vērpšanas sistēmas, šeit jau jūs mazliet viņu vairāk pazīstiet, ratiņu, mazliet, tāds kičīgs, meitene forši pelna naudu. Labi izskatās. Un variācijas par to, kā to izdarīt, ir arī, bezgalīgi daudz. Nezinu, vai ir uzreiz jāskrien, jāpērk Ašforta ratiņš par 1500, varbūt tās, ka var arī mazliet krietni vienkāršāk pie tā visa tikt. Bet ideja par to, ar ko tu vērp un kas tev griež to vārpstu, jo vārpstas tā serdīta visur paliek viena un tā pati.
Varbūt tas nav tik svarīgi. Ir jāsaprot, ka šīs tehnikas ir bijušas paralēlas. Tas ir tas, ko mēs vakar runājām ar to meiteni, mēs šo pieskārāmies, kad ar ratiņu tu iet viss diezgan raiti, bet viņš tev aizņem vietu, tu viņu nevari paņemt līdzi. Es domāju, ka šis ir galvenais iemesls, kādēļ ir, teiksim, etnogrāfijā saglabājās līdz 19. gadsimtam tās pašas vārpstas, šie te paši lielie rati, kas it kā ir ļoti arhaisks tehnika, priekš kam tev viņi būtu vajadzīgi, ja tev ir smuks drējāts ratiņš. Viņi nodara, jo tas ir tas, ko var paņemt līdzi, tas, kas tev visu laiku ir par rokai. Un arī kaut kādām nelielām vajadzībām, tad tas tev nav vajadzīgs. Atcerēsimies, ka tajā laikā cilvēks dzīvo diezgan lielā šaurībā, tev istabā ir gan stēles, gan vistas, gan mazi bērni, un tā ir viena lielā saimnes istaba, un tad vēl vienu umparīti ievilkt ir diezgan pagrūti. Tas ir tāds viens no maniem viedokļiem, kāpēc saglabājās šīs paralēlās formas. Es esmu piekususi runāt, bet, jā, kā ar jautāšanu un tincināšanu, par praktisko pusi mēs vairāk pievērsīsimies, tā kā mēs reāli to visu ķersimies klāt, mēs to pamēģināsim, apčandīsim, kā kura vilna uzvedās, kā kura aita uzvedās, ka tur viņi kaut ko dara, kā sukājās, kā plucinās, kā vērpjās, īpašības diezgan atšķirsies. Jā, šī bija tā kā teorētiskā puse. Jā. Višķi atvēlkam elpu. Kā lūdzu? Ne par aitu vilnām. Vilna ir vilna, protams. Ne par aitu vilnām. Piemēram, suņa vilna. Arī tātad, vai suņa vilna ir arī jāplucina? Vai arī atkarīgs no tā, kāds suns? Atkarīgs kāds suns, pirmām kārtām. Suņu vilnā pirmkārt ir jāmāk atlasīt pavilna no akotmatiem. Mūsdienās, ja suni tur visu gadu dzīvoklī, viņam krīt ārā vienlaicīgi akotmati un pavilni. Ja suns dzīvo pagalmā ārā pietiekoši, tad viņam izsuka ārā tikai to mīksto pulkaino pavilnu, un akotmati tur klāt nenāk. Tas, kas ar sunu vilnu strādājot, pirmā problēma ir šie akotmati, kuru neturās iekšā, jo viņi ir baigā atsperīgi, viņi ir tā kā tāda, viņu ļoti grūti novaldīt. Otrā problēma ir tas, ka ļoti bieži mēģina savērt pārlieku īsu. Ja tev ir šitāda te 2-3 centimetri gara vilna, tu viņu varbūt arī savērpsi, bet viņa neturēsies iekšā tajā. Par suņa vilnu, kā savērpt to tehniku, es pēc tam realitātē parādīšu, kā var savērpt to suņa vilnu, bet ir kritiski jāpieiet tam materiālam, ko to atlasi. Un nereti viņa labāk tomēr ir plucināt un sukāt, un diezgan bieži gadās tā, kad ir jāsukā klāt kaut kāda garspalvaināka šķiedra, tur, teiksim, pa šaujiņai jāpielaiž klāt aita, lai tam vispār, kaut kāds saturs, lai viņam būtu pie kā ķerties. Jo tas zeķis ļoti ātri nonēsāsies, viņš ļoti ātri izjuks. Vienos avotos ir tā, ka tātad vajag desmitnieku pa vidu. Dažos avotos ir informācija par to, ka vajagot vērpjot suņa vilnu likt par pamatu 10. Padiegs. Jā, tas ir padiegs, jā. Bet citiem atkal nē. Acīm redzot, tas ir no tā materiāla atkarīgs. Paldies. Tā ir viena no vērpšanas tehnikām. Tas ir tas, ko mēs vēlāk skatīsimies un darīsim. Pārsvarā suņa vilna ir pārāk īsa, lai tu no viņas uztaisītu saturīgu pavadienu. Jā, to var izdarīt, bet tas ir uz ļoti īsu laiku, viņš tev izbeigsies. Un tādēļ nereti izmanto šo te padiegu. Es teiktu, ka padiegu labāk ir izmantot tomēr vilnas, jo vilna ar vilnu labāk saķersies, un vilnas tam pavadienam būs elastība. Ja tu ieliksi iekšā kokvilnas diegu, tad tur viņam pazudīs elastības efekts, un viņš vēl knapāk tur turēsies klāt. Bet uz kokvilnas diega diezgan bieži vērpj virsū arī. Jā, tā ir arī diezgan populāri. Ar cerību, ka tā kokvilna neizdils, bet patiesībā jau nodils tā virspusi uztītā vilnas kārtiņa. Jā. Ar trūsi arī tas pats, jā. Trūsis vispār ir ļoti grūts un cimperliekas uz vērpšanu. Lieliski. Vakar vēl bija runa par to, ka arheoloģiskajā materiālā lins ar vilnu tiek vērpts kopā. Jā. Ir. Es varētu šobrīd es varētu ar to palielīties, es varētu palaist apkārt. Šis lins ar vilnu ir šitie cimdi, jā, man liekas, kā tur tā notiek tā sadarbība, kā viņš jūtas abi kopā? Tas, ko mēs vakar eksperimentējām krāsot, šie cimdi, ko es jums tagad laižu apkārt, šī ir vēsturisku cimdu apdarinājumi,
dažinājumi. Arī vilna šeit ir piemeklētā ļoti rūpīgi, atlasot atbilstošu rupjumu un atbilstošas ne tikai rupjumam, bet atbilstošām īpašībām. Apmēram šādi gan izēvielu, gan rupjuma ziņā, es domāju, ka šie ir krāsots arī starp citu raugiem. Šitie cimdi ir pavisam ļoti interesantie, šitiem iekšā ir pārstaipi. Es neesmu bijusi vienīgā meitene, kurai gribās smukus, smalkus cimdiņus, bet pirkstiņu sāls trikur. Šis ir Latvijas atradumi, jā. Šī ir vilna ar linu, ir tie, kas tur aizgāja, tie cimdiņi ir, kur... Jā, tur ir vilna ar linu sukāta kopā. Bet es gribētu, tas nav ļoti smalks vērpums, bet viņi, var, protams, savērt vēl smalkāk, bet, tas cimds varētu kļūt pa daudz nesaturīgs. Bet, tur jau ir tas pats doma gājiens ar bijis, jo arheoloģiskā materiālā dzīves vērpums un smalkums ir brīžiem vienkārši fantastisks. Tā, atvēlkam bišķi ēpu un ķeramies tad pie praktiskās puses, ja? Paldies!